ir tādi cilvēki, kuriem nav robežu. Viņiem nav robežu starp darbu un izklaidi, starp darbu un atpūtu. Viņi paši definē, kas ir, kad viņš atpūšas un kad viņš strādā. Citreiz pat abi kopā notiek, un, piemēram, viņam nav sadalīts nekas piekdienās, pirmdienās, sestdienās, svētdienās, rītos, vakaros. Viņš savus mākslas darbus rada no pelniem. Kaspars Brambergs, glaznotājs. Es apciemosim viņa lauka mājās. Viņš ir Viņš dzīvo Rīgā. Viņš dzīvo Rīgā, bet strādā un atpūšās laukos. Viņš vispār neatpūšās, viņš atpūšās tikai tad, kad viņš guļ. Kā Da Vinci. Spaintējas. Te ir mans globus, lai zinātu, kur es atrodos. Kur mēs Sēd laukos un aiziet. Tev mēdz zust orientāciju? Jā. Šitais ir skarbais gals. Vai replikstiem? Jā, šitos vārds. Šitajam ir akurātāk. Man liekas, ka dažreiz tas ir tāda... Es saku, ja ir nosaukums, tad liec viņu, ja nav, tad aiz matiem klāt nevelk. Vai arī cilvēki, teiksim tā, šito nosaukt brūnā masa uz dēļiem, pieņemsim, tad jā, bet es tādu nelikšu. Kaut kā viņa jānotāk. Lai no šeit tikt ārā, tur atkal baigi jāsaņemās. Šitai tā kā sala. Un tā kā ieiet šitajā te iekšā, viņš jau mēnesi veselu nošķiet, tas ir pavisam citā pasaulē. Es saku, es nemāku, kad cilvēks piezvan, tad tā kā lunāts runā pa telefonu. Tas nav iespējams. Man liekas, arī negribās iet un ar tiem vīniem ņemties vai arī kaut kādu hājā. Tas ir pēc tam. Bet tā. Kalendāros, tur zin, kā tas ir viens tādā blociņā, bet tad, kad es redzu, laika līniju, tad atzīm čiha sākana, sākās jau, kur ir kritiskais sākās jau, kur iebrauc pēdējās 7 dienas. Kā tu strādā? Tu tās jau nolaist, ka tu esi 2 nedēļas iekšā, tur ne diena un nakti, tad strādā un tad atpūties? Pēc tam ir tāds, zin kā, pēc tam ir tāds bezsvars stāvoklis iestājas, kad izdarīsim viens baigā atspūli, tad kaut kāds pāris dienas attēlu. Bet pēc tam, kas man bija tajā augusta izstādē, bija baigi labi, kad dabūju tos augļus tā, es pats sēdēju tajā izstādē. Un uz izstotā skatīties jau pa gabalu, kā viņš dzīvo tur iekšā. Un tas man bija tāda balva par tādu dienu un nakti močīšu. Līdz kā cilvēkiem pa brīvo laiku ir tāda doma, ka, ja tu esi ofisā un ienāk kāds iekšā, saka, klausies, davai iesim tagad, tur tās kartupēļus paņemsim priekšā, jo, glaznot var strādāt šeit lietainā dienā, bet, tagad saule iesim kaut ko, nevienojas, kas tu tur neredz, viņi pat iekšā nelaist. Mākslinieki neskādēļ it kā tā var, bet tas ir točni tas pats. Tas ir, man pašam visi jāorganizē. Un, tas arī ir, es esmu šeit, es esmu savā birojā, tas pats, lai gan izskatās, ka it kā es varu darīt, ko gribu. Un tieši traucē tas, ka varbūt cilvēki dažreiz to atšķirību neredz. Jā, mākslinieks, viņš, viņam zvana telefons, kaut kas, tas arī baigi traucē, teiksim, viņi pa darbu vai kā. Tad ir jādomā par citām lietām drīzāk. Tātad pirmās kaut kādas dažas dienas vispār viņu atslēdz. Pirmās 3 dienas ir kauns, ka tu esi atslēdz. Otrās dienas. Jā, mums vajag veiksmīgi, ka mēs tev varējām šodien sazinātu. Uzvārījās, man liekas, ūdeni. Jā. Man prasīja viens arhitekts. Tu varētu uztaisīt 20-metrīgu bildi. Tā platumā, tā kaut kādā mēram 3 metru augstu kaut kur. Es saku, jā. Franču Polinēzija tās. Jā, teitī. Ir viena siena. Es saku, negribu viņu uztaisīt. Labprāt. 1 mēnesis bija dots darbam. Iedomājies, es apkārt atpūtnieku vārtās, kokčiņu rokās. Tad ķeblīt vēl pa labi. Saulītē grib ieriktēties, es tad pāri viņiem eju uz to savu darbnīcu šansēt. Un tad bija šitā te, jo 1. mēnesi es jau aizliedzu visus prieks. Es vienkārši biju darbnīcā un ar to bija prieks. Darbnīca bija tāda telts uzbūvēta, tur tajā vienā tādā bambusu mežiņā. Tur, lai tas poliesters veķu smaka netraucē cilvēkiem atpūsties. Man tur ielika. Un tikai pēc tam bija 10 dienas vispār bezsvars stāvoklis, vienkārši šitā blēnzi tādu, baigais presings, milzīgi atbildīgi.
Un pēc tam, jā, hop, otrs sāla aizbraucam uz otru sālu ar kolēģiem. Otru mēnesi, jā. Jā, tas bija tas otrs mēnesis, kas tas balvas mēnesis. Bet kas tad ir atpūta pēc tam? Tas tā kā, ka tu nostrādājies tur pakrīt, vai atpūta ir tas, ka tu atej no darba? Atpūta ir tusiņš, vai atpūta ir tāda letarģiska mierā būšana? Kaut kāda, ne, tā ir kārtējā dzīves epizode. Patīkam tāda, nu, kad ir kaut arī tas darbs, un viss ir tādās, drīzāk tur ir varbūt ne laiks vai kā, atpūta, neatpūta, bet epizode. Tagad ir šitāda epizode, tai jāiet cauri, tad ir atkal nākošā. Un tā bija tā atkal tāda iepazīt salu. Blakus ir vēl viena sala, tur tāds siluets, Murējā. Vajag tur gribās visu laiku mālē, un tā pasties uz to salu. Tagad nē. un tad beidzot. Bet no cilvēkiem, kuriem ir pirmdiena, piekdiena un tad galvas sāpes sestdienas rītos, ar tiem tad tu tiecies? Tas ir fabrikas princips, nu tāds darba princips pie priekšnieka. Tā cilvēki dzīvojās un plosās. Lai tā dara, man tā it kā nav. Tas man nerutinē, jo man projekts no projekta viņš ir tik neparedzams, ir tās atstarpes starp izstādēm, starp to, kad rutīna ir sliktais vārds no vārda ritms. Tu varētu nosaukt tādu tā kā brīvību no vienas puses, ka tu vari darīt tā, kā to pašam ienāk prātā, vairāk vai mazāk. Tur ir pats sev priekšnieks. Vai kaut kāda cena jāmaksā par to? Baigi jāsaņemās. Jā. Kad saproti, ka tas ir tas tavs dzīves darbs, tad arī vairs nav jautājumu, tad arī vienkārši dari. Tad arī vieglāk viņu ir darīt. Kūdra bija. Kāds ir tās krāsas, ar kurām strādā? Tur sanāk tā, kad ir... Man patīk materiāls. Es viņa krāsu saglabāju pēc iespējas. Un tur vai kāds audeklis vai kaut kāds tur brezentiņš vai kas. Lai viņš paliekās, viņi kā nemušīja pārāk daudz, teiksim, smiltis nāk ar savu krāsu. Tas ir okeris, tāds brūns, vējšīgs. Tad nāk zeme, tas kūdriņa ar savu krāsu un šitās lietas. Pa tādos rūdeņos, kad beidzās darbs, tad bija laika pa laikam Parīzē, tad vienmēr aiziet uz kaut kādu Pompidou vai uz kurieni skaties un uzsūcies tādi švāmi un katru reizi izmantot tos momentus. Un kas jau piekrauju to busiņu un braucu pie draugiem un paziņām uz savām bildēm. Tas tāds man tāds ceļš ir izveidojies, nevis galerija ceļš, bet tāds. Ja ir kāda produkcija un cilvēkiem patīkās, tad tur mēs satiekamies, tad jautri sanākšana. Un viss kopā. Saprot ar to mākli tā, ka tas ir tik subjektīvi, ka tur ir jāietrāp. No? Bet tad mēs tajā ītī, piemēram, tev milzīgā bilde palīdz cilvēkiem atpūsties. Atpūsties palīdz, un tur bija baigi. Tu tur esi pašīs mēnesi. Ka cilvēki tur arī es zinu, ka cilvēki absolūti dažādi. Lūk, pie sienas tagad būs viens fakts, vēl viens neapstrīdams fakts, tā ir bilde, es tur neko negaidu. Arī katra izstāde ir vienkārši fakts, un es neko negribu pateikt, nec kaut ko deklamēt vai arī kaut kā uzspiet. Un es zinu, ka tagad tur karāsies tas fakts, un ko skatīsies starp citu cilvēki, kas ir, kas samāks, nav nekāds vietējie cilvēki, vietējie ciemata iedzīvotāji, tā ir tieši tādi ciemata iedzīvotāji, viņi strādā par tur, viņi trauku mazgātāji, viens ir, tad tur ir oficianti, tad tur ir grāmatveži, un visi ies un redzēs, ko tad tas mistiskais cilvēks no tā nesaprotamās Ziemeļzemes var izdarīt.